Tā, labi, apskatīsim seju. Šeit nav rozecijas, ka daudziem no mums šeit ir kuperozes tīkliņš. Arī šeit bija acu blefaroplastika, tāpēc šeit mums ir neliela reta. Tas ir mana kolēģe, un šodien es paradīšu, kā ievadīt preparātu Meze Expert Vita kompleksu. Tas ir preparāts, kurš izlābo mikrocirkulāciju pret kapilāriem, bet uzreiz teikšu, tieši šīs preparāts ir ļoti labs, bet viņš ir košīgs, viņš drusku košs. Nu, sākumā es uzlikšu anestēziju un tad paradīšu tehniku ar galvāniku. Pēc tam es gribu pastrādāt ar mezoterapiju. Kad mēs strādājam ar mezoterapiju, mēs strādājam dziļāk, 4 mm dziļumā. Ar galvāniku mēs strādājam virsējos epidermas slaņos. Rezultātā mēs izlabojam mikrocirkulāciju dažādos slaņos. Protams, kad mēs strādājam kabinetā, tad nav obligāti kombinēt abus procedūrus. Tad sākam. Es paņēmu no Vita kompleksa ampulas 1 ml kokteļa un pilienu uz klientes sejas, lai ar pirkstiem izkliedētu pa darba zonam. Tagad es uzlikšu anestēziju acu plakstiņa zonā, ja tas ir jūtīga vieta. Sāku procedūru ar galvāniku. Jautāju, kā klienti jūtas un vai viņi ir komforti. Ar katru sejas daļu vajag strādāt kādas 5 minūtes, bet vajag strādāt ļoti, ļoti viegli. Pievienot ar pilieniem Vita kompleksa kokteili. Uzreiz brīdināšu gan jūs, gan klienti jau to zina. Pēc procedūras tieši ar šo preparātu klienti būs mazliet apsārtums. Es izmantošu kuperozes gadījumā. Tas ir tikai mans viedoklis un man pieredze, bet es vairāk izmantoju galvāniku, jo sonoforēse ies dziļāk un būs papildus vibrācija, kā arī neliels, bet siltums. Un šajā procedūra prasa tikai ievādīt preparātu dziļi.
Tagad procedūra ar galvāniku ir pabeigta, un man pietika 0,5 ml. Un tagad es uzlikšu anestēziju uz visu seju. Kamēr mēs gaidām anestēziju, var noņemt kapilāras ar elektrokoagulatoru no degunas spārniem. Ar elektrokoagulāciju mēs varam noņemt tādus nelielus lineālus telangiektāzijas, un mēs varam strādāt vai ar vienreizējām ādatām, vai ar vienreizējiem uzgalīšiem. Tieši telangiektāzijas gadījumā man patīk strādāt ar tiem uzgalīšiem, jo ar adatām rezultāts nav tik efektīvs, jo viņi ir ļoti deviņas. Procedūra nebūs tik efektīva. Un ar elektrokoagulāciju es strādāju tikai lokāli, bet ne uz visa seja, ne uz tādiem lielam zonam, kā baigi. Tagad sākam strādāt ar mezoterapiju. Es paņemu no mezoliftera ampulas 1 ml. Ņemu adatu 32G uz 4 mm. Es notīru anestēziju, apstrādāju zonu ar chlorheksidīnu un sāku apstrādāt zonas, kur klientei ir problēmas. Taisu injekcijas aptuveni 1 cm attālumā viens no otra. Mūsu klienti nav sapīgi, un 1 ml pietika, lai pastrādātu ar mūsu zonu. Man palika vēl 0,5 ml kokteļa pēc galvānikas procedūras, jo tad es paņēmu arī 1 ml. Šos atlikumus mēs pilieniem uz klienta sejas, lai ar pikstiem izkliedētu. Es nevaru paņemt tomātu masku, tāpēc, ka mums bija duršana. Tāpēc es apstrādāšu seju ar pantenolu un SPF 50, kas ir atļauts pēc invazīvam procedūram. Viņš ir ar vieglu toni un nomierinošu efektu. Nu vot, tagad procedūra ir pabeigta. Ja kādam ir jautājumi, var droši jautāt, un ja jautājumi nav, tad atgādinām izpildīt testu un gaidām nākamo semināru. Paldies par uzmanību!